Kaut arī pats autors nokavēja lidmašīnu un neieradās, svētki tomēr notika. Šeit ir sapulcējušies Francijas draugi Vidzemē. Tā Klausa Štrobera fotoalbuma Neparastais ceļojums par Vidzemi atklāšanas reizē Cesvaines pilī sacīja Madonas rajona padomes administrācijas vadītāja Ruta Klodāne. Un tiesa, fotoalbuma iznākšana nav atdalāma no Francijas un Latvijas sadraudzības kopumā. Šīs attiecības ir svarīgi attīstīt, jo īpaši tāpēc, ka kaut gan abas valstis ir Eiropas Savienībā, mēs vēl viens otru nepazīstam pietiekami labi. Protams, pa šo laiku pēdējos gados ir notikuši divi ļoti nozīmīgi pasākumi, kur ir līdzējuši, jāsaka, varbūt attīstīt šīs attiecības. Tātad pārsteidzošā Latvija-Francijā festivāls 2005. gadā un Francijas pavasaris 2007. gadā. Tieši tāpēc ir svarīgi, lai reģioni, kā piemēram Lejas-Reinas reģions Francijā un Vidzemes reģions attīstītu sadarbību savstarpēji. Fotoalbums ir daudzu cilvēku kopīga darba rezultāts. Vispirms jau tas ir Lejas-Reinas departaments Francijā un Vidzemes plānošanas reģions, kur sadarbības projekta ietvaros uz līdzvērtīgiem sadarbības principiem iekļaujušās 6 Vidzemes rajona pašvaldības. Pirms 5 gadiem mums bija pirmās tikšanās Lejas-Reinas reģionālā departamentā, kur neliela delegācija no Latvijas, pārstāvi bija no Latgales, no Kurzemes, un to delegācijas vadīja. Bet tad, kad mēs braucām joprojām, un tad, kad man Latgales un Kurzemes kolēģi sāka runāt, mēs varbūt ar viņiem, es domāju, ne. No Vidzemes es viņus neizlaidīšu. Paldies Valkas vadībai tajā laikā, kura ļoti aktīvi arī palīdzēja, un pat vienu otru momentu mums plānošanas padome pat iedrošināja, un tā mums sadarbība sākās. Fotoalbums atspoguļo Vidzemi neierastā veidā, un kā uzsvēra klātesošie, tas ir citas valsts iedzīvotāja skatījums uz mūsu zemi. Neparasts ceļojums. Varbūt kādam tas liksies nesaprasts, kādam izaicinošs, citam savukārt aizraujošs un vilinošs, lai skatītu Vidzemi citām acīm. Pirmkārt jau tas ir ārkārtīgi interesanti paskatīties uz to rezultātu, kas rodas ārvalstniekam, rietumu pasaules pārstāvim, bez kaut kādas īpaši speciālas programmas un bez nolūka parādīt kaut ko izskaistināti, redzēt visu savām acīm un mums paskatīties, kā viņš to ir redzējis. Jo tad, kad tu skaties spogulī, tu arī redzi kaut ko vienu un daudz ko neredzi no sevis, tu esi vienkārši pieradis, un tas tāpat ir arī ar vidi. Un mums, es domāju, īpaši šajā laikā nav maz svarīgi, kādi mēs izskatāmies pasaules un Eiropas acīs. Un es domāju, līdz ar to šis projekts un šis darbs ir ļoti vērtīgs mums. Sadarbība valstu starpā turpināsies, arī neskatoties uz pašvaldību reformu. Daudzu gadu garumā ir izveidojušies personiskie kontakti, draudzība māksliniecisko kolektīvu, izglītības iestāžu, dažādu interešu grupu starpā, kas turpina attīstīties un vērsties plašumā, uzsvēra Madonas rajona padomes administrācijas vadītāja.